Tad daudz cilvēku tic kaut kādam augstākajam spēkam, un mēs zinām, ka tas spēks īstenībā ir Dievs, ka viņš ir konkrēts cilvēks, ka viņam ir ķermenis, un ka viņš tiešām eksistē, ka viņš nav kaut kāda putekļi gaisā, bet īstais cilvēks, kas mūs mīl. Ka viņš ir mūsu debesu tēvs un garīgo tēvs. Un ar to mēs zinām, ka Dievs mūs visu mīl. Un viņš mūs un šo pasauli radīja, lai mums palīdzētu. Nevis lai palīdzētu, bet tuvāk, lai dotu mums iespēju augt un mācīties šai dzīvē. Jo mums visiem ir grūtības, bet Dievs ir tur. Ir. Un viņš grib mums palīdzēt, un viņš mūs klausa. Un es zinu, ka tas ir iespējams, jo es esmu lūdzis Dievam, un es zinu, ka ir vajadzīgs pazemība, bet ja mēs pazemība lūgtu Dievam, viņš mums atbildēs kaut kādā veidā. Viņš nedzīvo šeit uz zemes, viņš ir debesīs, bet ja mums ir ticība, mēs varam sajūt kaut ko. Un ir savādāk it katram cilvēkam, bet es zinu, ka Dievs ir un ka viņš mūs mīl.